Labdien, dāmas un kungi! Prieks jūs visus redzēt, kā arī paldies Latvenergo par iespēju izstāstīt vairāk par apgaismojumu kā ārpakalpojumu. Pirms mēs sākam, divi īsie jautājumi. Vēlējos lūgt pacelt rokas, kur ir paši pirkuši LED lampas mājas vai uzņēmuma vajadzībām. Tad šeit ir izglītota auditorija, virs 90% iespējams. Vai kādam no jums ir nācies saskarties, ka LED lampa nestrādā? Arī nācies, varētu pat teikt 50%. Tā kā kaut kādas problēmas tomēr eksistē ar tām LED lampām. Pirms tam izskanēja dažādi viedokļi par to, kā ir attīstījusies tehnoloģija. Es vēlējos paņemt šeit vienu grafiku, ja kādam interesē, bet tam var ieiet linkā, apstīties, pārbaudīt paši. Principā, ko mēs redzam šeit, mēs redzam, ka LED tehnoloģija, protams, ir pēdējā, kas ir ienākusi tirgū, un viņi ir attīstījusies ļoti strauji. Ja, un tas, kas ir tas būtiskais parametrs, varētu teikt, ka ir daudz būtiskie, bet principā svarīgākais lūmeņi pret vatiem, kopējā sistēmas efektivitāte, tad viņa ir pēdējos gados praktiski pārsniegusi visus citus iespējamos apgaismojumu veidus, un mēs kā uzņēmums, kas sākām ar LED tirzniecību, sākām aptuveni 10. gadā, un tas, ko mēs darām, mēs katru reizi testējam jaunus gaismekļus, lai zinātu precīzi visus tehniskos parametrus un varētu klientiem arī korekti to visu nodot tālāk. Un tas, kur mēs esam šobrīd, faktiski, ja pirms tam mēs dzirdējām, ka LED kopējā efektivitāte nepārsniedz tur 100 lumeņus pret vatiem, tad principā svaigākie testa rezultāti, kas ir veikti neatkarīgā laboratorijā ar reālu gaismekli, tepat Latvijā parāda, ka 170 un vairāk lumeņu pret vatu nav nekādas, teiksim, pasakas, tā ir reāli šodien, un mēs to, principā, tuvākajā laikā jau būsim uzstādījuši gatavā objektā. Un neskatoties uz to, ka finansiāli ir acīm redzams efekts, mēs nevaram gluži ikdienā redzēt, ka visur būtu pāriets uz LED. Vai ne? Tās pašas problēmas, ko jūs minējāt, ka tomēr kaut kas tur nestrādā, joprojām ir dažādi stereotipi par zilo gaismu, par to, kas bliež pacīm un tam līdzīgi, tas viss ir dzīvē redzēts. Un faktiski pat to ir arī veikti pētījumi, un ko principā mēs tajos redzam, kas ir tie iemesli, kāpēc nekas nenotiek. Pirmkārt, nepietiek finansējums. Otkārt, nav ticība, ka tie ietaupījumi, kas ir uz papīra, radīsies arī dzīvē. Tāpatās bieži vien ir problēma, ka vadība nedod apstiprinājumu, tur budžetēšanas, dažādas iekšējās procedūras, un tas visu laiku atliek to lēmumu no gadu uz gadu. Tāpatās šur tur, kur tiek nomāts telpas, mēs saskaramies ar to, ka es jau neinvestēšu, tās nav manas telpas, es tikai nomāju. Kas zina, kā būs pēc gada, tagad neplānoju investēt. Un tāpatās, kas nav mazsvarīgi, ņemot vērā to straujo LED attīstību, ir ļoti svarīgi patiešām regulāri būt lietas kursā par to, kas notiek tirgū. Šis seminārs ir labs veids, kā to darīt, bet ar to noteikti ir pa maz, lai teiksim, spētu izsekot nozares jaunumiem. Un domājot, ko mēs ar to visu varam iesākt, tad principā nonācām līdz risinājumam, ka šie te visi faktori, kas kavē straujāku pāreju uz LED, ir atrisināmi, un atrisināmi diezgan vienkāršā veidā. Mēs to nosaucām par apgaismojumu kā ārpakalpojumu. Ko tas nozīmē? Tātad šeit ir, lai vieglāk saprast, tātad uz šīs asas ir izmaksas, un šeit ir laiks. Un tāpat kā šeit, tāpat jebkuram uzņēmumam ir kaut kādas elektroenerģijas izmaksas, kas aiziet apgaismojumam, un tāpatās ir kaut kādas uzturēšanas izmaksas, jo
esošās lampas, dažiem arī LED lampas nedeg, bet principā esošās lampas agrāk vai vēlāk izdeg un kādam viņas ir jānomaina un tās viss ir izmaksas. Un tas, ko mēs atrisinām ar mūsu piedāvājumu, mēs atnākam, protams, vienojoties ar klientu par visiem tehniskajiem parametriem, lai nebūtu nekādu atšķirību no šodienas, un investējam jaunu apgaismojumu sistēmā. Tādā veidā, protams, samazinot elektroenerģijas patēriņu vidēji uz pusi, bet, kā jau es minēju, 170 un vairāk lumeņu uz vatu faktiski ļauj pat 3-kārši un 4-kārši samazināt patēriņu, un to mēs drīz arī praksē būsim pierādījuši. Un rodās ietaupījums. Un tā mūsu pieeja ir tāda, ka klientam neko nemaksājot, mēs no samazinātajām elektroenerģijas izmaksām, kuras var precīzi uzskaitīt, un es parādīšu kā, paņemam tikai daļu no ietaupījuma. Kaut kādā laika periodā, kas pamatā ir 3 vai 5 gadi, un atkarībā no šī perioda ir kaut kāds procents no elektroenerģijas izmaksām, ko mēs izrakstam kā rēķinu tajā brīdī, kad saņemts rēķins no elektroenerģijas tirgotāja. Un tādā veidā, ko jūs iegūstat to, ka jūs neesat iztērējuši ne centu. Mēs korekti rēķinam reāli samazinātās izmaksas, un sanāk no elektroenerģijas izmaksām jums tiek daļa, savukārt uzturēšanas izmaksas atkrīt pilnībā. Tās citur viņas uzskaita, citur ne, bet par tām mēs varam būt droši, ka tās pazūd, jo mēs uzņemamies atbildību, ka viss strādās. Un šeit ir tāds īsts piemērs, ko es centīšos ātri izstāstīt. Katram gadījumam es atstāju jums arī uz krēsliem, lai varu panelizēt vēlāk. Un šeit ir uzskatāms piemērs, kur mēs patēriņu samazinām 2 reizes, jeb šī gadījumā tā būtu uzstādīta apgaismojuma jauda. Apgaismojums, protams, atkarībā no uzņēmuma tiek izmantots dažādu stundu skaitu. Tas ir tas mainīgais faktors. Protams, mainīgais faktors arī cik reiz var samazināt. Un tā kā paralēli ar elektroenerģijas tirdzniecību ir bijusi cieša saskarsme, tad, protams, arī korekti izmantojam esošās elektroenerģijas cenas, kādas viņam katram ir, jo 150 eiro pa megavatu stundu. Ja tāda būtu cena Latvijā, tad metalurgs pat nebūtu domājis, ka var kaut ko sākt darīt. Tā kā 10 centi, dažiem ir vairāk, dažiem ir mazāk, tas tāds aptuvenais. Un pie šī te piemēra, kur, protams, lai būtu, teiksim, skaidrāk, ne visiem, protams, būs tik liela apgaismojuma uzstādītā jauda, tur mēs esam elastīgi, principā projekta mērogam nav lielas nozīmes. Un no samazinātajām elektroenerģijas izmaksām, tātad, ja tiek izvēlēts 3 gadu līgums, mēs 3 gadus ņemam 10%, tas ir klientam atstājam 10%, mūsu daļa būtu 90% no samazinātajām elektroenerģijas izmaksām. Un 4. 5. gadā klients tiek pie gatavas sistēmas, kas pāriet viņa īpašumā, kur viņš tiek pie pilnā ietaupījuma. Savukārt 5 gadu periodā mēs klientam atstājam 30% no ietaupījuma, kas ir pietiekami daudz, un attiecīgi šāds veidojās kopējais klienta ietaupījums uz šiem te skaitļiem 5 gadu periodā. Plus, protams, visas uzturēšanas izmaksas, kādas viņas ir uz šobrīd, par tām visām var aizmirst, tās samazinās. Un, lai atkārtotos drošības pēc, tātad, ko jūs iegūstat? Jūs iegūstat šādā veidā, ka ir garantēts ietaupījums, nav uzturēšanas izmaksu un tiešsaistes monitorings. Ko tas palīdz?
Dažiem varētu būt jautājums, kā man tak nav atsevišķi uzskaite apgaismojumam, ko jūs stāstiet, neko nevar nomērīt. Patiesībā nomērīt var visu, pat vismazāko patērētāju, un šis ir tas veids, kā mēs to darām. Un es centīšos ātri arī parādīt, kā tas izskatās dzīvē, pieņemot, ka nebūs tehniskas problēmas. Tātad tas ir mūsu klientu portāls. Tātad parasti man datori atcerās paroles. Šeit es mēģināšu, it kā vajadzētu būt. Jā, tātad, ko mēs šeit redzam, mēs, lai nevienu klientu neaizvainot, es parādīšu, mums ir vairāki. Šeit ir uz maza veikala objekta, uzlikta tātad atsevišķa uzskaite, un ko mēs šeit redzam, es paralēli atvēru smalkākus datus, bet sāksim ar stundu datiem. Kaut kādam, pieņemsim, periodam no pirmdienas līdz šodienai, stundu intervālā. Šī gadījumā mēs tur vēl mēram esošu apgaismojumu, tur ir T8 1,20 m spūdes uzstādīts, ko mēs šeit redzam, ka veikals sāk 8, beidz 10 pirmdien, un visas dienas, protams, līdzīgas. Tātad 3200 Watstundas, jeb 3,2 kWh, tas ir patiešām mazs objekts, tur ir 74 spūdzes, ko mēs šādā veidā varam izdarīt. Zinot, kas ir tas, ko mēs mēram, mēs precīzi redzam, cik ir faktiskais patēriņš, jo, protams, ka nomināli tas, kas ir uzrakstīts, tas īsti nav tas, cik tiek patērēts. Parasti tiek patērēts vairāk atkarībā no izmantotās tehnoloģijas. Un tā, ka mēs esam nomainījuši, tad šeit mums ērti rādās, cik bija pirms tam un cik ir tagad, un uz šiem datiem mēs arī izrakstām savu rēķinu, lai viss būtu korekti. Es varbūt atķeksēšu, lai nav pat daudz informācijas. Principā mēs redzam visus tehniskos parametrus, bet, protams, koncentrēsimies uz aktīvo slodzi. Tā ir šodien. Te arī, protams, varam mainīt periodus, skatīties, klienti mums redz visu, kas notiek. Un ko mēs redzam šodien, ja sadales tīkls mums nodrošina stundu datus, tad šeit mēs redzam arī precīzi, kurā brīdī veikala vadītāji atnāca uz darbu. Šeit bija 7:11. Attiecīgi, ja tas ir veikals, viņš arī var kontrolēt, cikos tiek apgaismojums ieslēgts, cikos izslēgts, tas pats attiecās uz rūpnīcām un tam līdzīgi. Tā kā tas par sistēmu, visu var uzskaitīt, visu var nomērīt, lai korekti, un tas, ko mēs dalām, var arī tās izmaiņas redzēt elektroenerģijas tirgotāja un sadales tīklu rēķinos. Precizitātes klase tieši tāda pat. Atzīšos, esam sākuši salīdzinoši nesen tieši pēc šāda principa strādāt. Pirms tam kolēģis Raits, kas arī ir šeit, aktīvi nodarbojās un joprojām nodarbojās ar LED tirzniecību, bet šis daudz ko atvieglo. Tātad šis ir viens no objektiem, kur nevarēšu piekrist, ka pirms tam kolēģis minēja T5, ļauj tipogrāfijās labāk saskatīt krāsas, LED rāka koeficienti arī pārsniedz 90. Tā kā tā nav problēma ar krāsu attēnošanu, ja tiek veikti kvalitatīvi testi un ja jūs ziniet, ko jūs uzstādiet. Tāpatās pirms tam minēja, braucot atpakaļ uz Rīgu, jāskatās augšā. Es jums ieteikšu paskatīties uz Inbox halli. Tur ir arī uzstādīts jauns apgaismojums, divreiz samazināts patēriņš un par 11% palielināta apgaismojuma intensitāte. Tāpat tāds interesants objekts, ko mēs esam realizējuši,
Pagājušajā gadā šis bija te uz 8,5 kvadrātmetriem uzstādīta apgaismojuma jauda 16 kW. Kas orientējās kilovatos, tas būtu tā kā šī te telpas izmēra veikals ar 16 kW. Šeit ir 8,5 kvadrātmetru. 13 metru augstumā, kas bija tehniski sarežģītāk, bet ja teiksim, ir izpratni par gaismekļu iespējām un modulēšanas iemaņas, tad visu var izdarīt, lai apgaismojuma intensitāte būtu gan tāda, kāda ir MK noteikumi, gan arī tā, kā vajag. Praksē mēs redzam, ka bieži vien MK noteikumi netiek pildīti, un tad mēs cenšamies saprasties ar klientu, vai uz ko mēs koncentrējamies. Vai koncentrējamies uz izmaksām, vai varbūt mazliet upurējam ietaupījumu un palielinām apgaismojuma intensitāti, lai, kad nāk par darbu drošību runāt, lai vieglāk sarunas vestos. Tā kā tas arī īsumā viss, un tā kā esam piesaistījuši zinām naudas summu, kas mums ļauj paplašināt darbību, tad ļoti labprāt arī uzsāktu ar jums sarunu, kā mēs varam palīdzēt, kā mēs varam kopīgi samazināt arī jūsu uzņēmuma izmaksas. Tā kā paldies, un ja kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Ja ļoti tehniski jautājumi, kolēģis Raits atbildēs. Kolēģis... Ir jautājumi, lūdzu. Kādā veidā jūs mērat to, ka apgaismojums, mēs zinām, ka LED apgaismojums ar laiku sēžās? Tāpat kā jebkurš apgaismojums, jā. Nu, negluži. Bet, ko jūs salīdziniet? Nu, paņemsim jebkuru kaut vai standarta kvēlspuldzi. Bet mēs zinām, ka LED apgaismojums sēžās. Tas nozīmē to, ka tikko jūs viņu ieslēdzat, paejot laika periodam, tā gaismas atdeves spēja vairs nav tāda. 5 gadu laikā cik tie procenti būs? Pirmkārt, tomēr, lai būtu korekti, salīdzinām kaut kādas salīdzināmas lietas, vai ne, kvēlspūdzi, viens otrs runājam par fluorescento spūdžu apgaismojumu. Nē, procentuāli. Procentuāli tas būs, lūdzu, kolēģis Raits atbildēt. Jo, kā jūs redzējāt, ja jūs uzrādat, ka pēc 5 gadiem jūs visi paceļat rokas, sakat, viss tas ir jūsējais, nosacīt. Jā. Vienkārši jautājums ir tāds, teiksim, mēs saprotam to, ka elektrību mēs tērējam, elektrības patēriņš te nesamazinās, bet apgaismojuma līmenis mums samazinās. Par cik? Jā, jautājums ļoti labs, un ja var palūgt mikrofonu, kolēģis izskaidros detaļās. Šī ir viena no manām mīļākajām tēmām. Ja mēs runājam par kvēldiegas puldes, tad tur tā tehnoloģija ir ļoti vienkārši. Tā tad ir Wolframa diegs, kurš dilst, un izdilstot, teiksim, šīm te molekulārajām saitēm pārtrūkstot, viņi vienkārši nedeg vairāk. Dilstot diegam arī krītas gaismas intensitāte. Tā kā varam salīdzināt ar jebkuru tehnoloģiju. Par LED runājot ir tā, visu šo laiku Eiropas Savienība vilcinājās ar konkrētu standartu pieņemšanu, kurš noteiktu to, kā mērīt LED diožu gaismas izstarotās intensitātes kritumu. Šogad tas ir noticis. Mūsu laboratorija, ar kuru mēs sadarbojamies, šobrīd jau uzsāk testus tiem produktiem, kurus mēs izmantojam. Līdz šim izmantojām amerikāņu standartu. LM80, viņš nav attiecināms uz Eiropas Savienību, bet kaut kādām mērauklām bija vajadzīgs sekot, un mēs sekojām šim. Īsi atbildot uz jautājumu ir tā, apmēram 15%. Un tajos 5 gados mums būtu arī jāsaprot, cik tad gadā ir jūsu tās stundas. Ja? Varbūt tās ir skola, kur ir 2000, varbūt tas ir 24 stundas, 7 dienas nedēļā, kur mēs runājam jau par 6000 stundām. Ja? Bet tā rupji, nezinot to objektu, es saku, ka tie būs 15% intensitātes kritumu. Jā, intensitātes kritums ir, jā, viņš ir neizbēgams, jā, flagmaņi krī, arī viņiem viņš ir. Vienīgi, vai tu zini, kādu diodu tu izmanto savā gaismeklī, un vai tev ir pieejami šie testi? Tas ir jautājums. Paldies. Paldies.
Tātad bija jautājums par to, ka nestrādā lampas, ka procents ir liels. Te jau kolēģis iepriekš minēja, viņš minēja fantastisku ciparu 600,000 šķiet, ja pareizi atceros. 600,000, jā. Nu, mēs tik tālu mēs neesam tikuši kā kolēģi. Jā, bet... Mēs runājam par 50,000 stundām, atsevišķiem produktiem tās ir 60,000 stundas, un tas, ko kundze minēja, visdrīzāk tas, kas ir izgājis no ierindas, ir barošanas bloks. Barošanas bloks ir pati sarežģītākā vienība visā LED gaismeklī, jo pati diode pat pa sevi ir prosts pusvadītājs, tur nekā sarežģīta nav. Vienīgi kaut kādās ļoti lētās spuldzēs var būt arī lodējuma problēmas. Nu, pat Eiropas Savienība drusciņi ir sev iešāvusi kājā šo te ROHS standartu, kur ir bezsvina lodēšana. Nu, protams, pie augstām temperatūrām šīs te bezsvina lodēšanas nav tik noturīgas. Bet visdrīzāk tas ir transformators, kas ir izdedzis, vai nu tajā ir sadedzis kondensators, vai nu vēl kāda cita no detaļām, kuras ir 11. Saistībā par lediem jautājums. Neviens nerunā par ledu mirdzēšanu, par gaismas mirdzēšanu, par ietekmi uz redzi. Varētu kaut ko mazliet par šo pastāstīt. Atkal atsaukšos uz šiem pašiem Eiropas standartiem, un standarts šajā jomā ir viens un nosaka vienu. Nezinu, kā ir latviski, lasu viņus angliski. No flickering. Tātad nekādas mirdzēšanas nedrīkst būt. Man telefonā ir video, kuru es droši vien nedemonstrēšu, bet varētu viens no kolēģu spuldzēm, kuras noliekot blakus mūsu spuldzei šādi te raustās, ja? Un tā ir viņu gadījumā ļoti vienkārši nolaidība. Ražotājs ir ietaupījis uz kondensatoru un nu, nav ielicis viņu, ja, jo tomēr tas ir 0, kaut kādi centi, ja, $0,. Un tādā veidā ir iespējams šo te pasūtītāju, kurš nekontrolē ražošanas ķēdi, nu, ietaupīt. Par to raustīšanos ir tā. Par cik es pats esmu ņēmis ļoti lielu dalību dažādu LED produktu izstrādē, ne cilvēku acīm, bet dzīvnieku precēm, konkrēti mēs runājam par vistām un putniem, tad var pateikt, ka latviešu cilvēka redzes un smadzeņu aparāts ir ļoti prosts, ļoti vienkārši, salīdzinot ar putnu un visas pārējās dzīvās dabas. Mūsu tas jūtīgums, kur mēs redzam un kur mums tas sāk traucēt, slieksnis ir ļoti augsts. Šim te pārējai dzīvai dabai viņi šo te raustīšanos redz daudz vairāk. Raustās pilnīgi viss, raustās šīs te spuldzes, raustās T10, T5, neraustās kvēldiegs, kungam, kurš par kvēldiegu. Neraustās kvēldiegs. Kvēldiega raustīšanās ir ļoti, ļoti minimāla. Tātad raustās viss, jautājums ar kādu frekvenci. Mūsu smadzenes to visu izlabo, līdz ar to mēs to nejūtam, un tas mums netraucē pilnīgi nekādīgi. Paldies. Mēs, protams, labprāt turpināt tehnisko diskusiju. Jūs pieminējāt, ka tuvākā nākotnē būs 170 lumeni uz vatu. Ja? Bet vai tas ir
gaismas ķermeņa kopējā efektivitāte vai diodas efektivitāte? Protams, kopējā efektivitāte. Un jums ir pašlaik kādi mērījumi, kas to Mums apstiprina? ir testi. Jūsu, teiksim, ražojumu testmērījumi. Tas būtu ļoti interesanti redzēt, jo, teiksim, mums labākais, kas ir devies, ir 140 kapēkām lumenu uz vatu vienkārši. Tīri kā inženieru ziņā. Jā. 140 arī ir cienījams rezultāts. Jā, kaut kādu laiku atpakaļ mēs runājām par 100 lumeņiem uz vatu, un es šo te mērvienību lietoju un izmantoju tikai vienīgi kopējā gaismekļa efektivitāti. Jo, protams, ir zudumi droselē, zudumi elektroenerģijas transformācijā, jo, ja jūs nedaudz niansēs ieejam, tad neviena LED dioda nelieto mainstrāvu, tā ir noteikti līdzstrāva pulsu veida, līdz ar to uz visām šīm te sinusīdas griezumiem ir savs, fizika neapmānīs, tur ir savi zudumi. Tāpēc mēs runājam par kopējo, un jā, 100 ir joprojām, un teiksim, klientiem, kuriem stundu skaits varbūt nav tik liels, mēs joprojām iesakām izmantot šīs te LED diodas ar 100, 120 lumeņiem no vata, bet jāiet ir uz priekšu. 150 jau kādu pusgadu apakaļ esam jau realizējuši, un burtiski septembrī ieguvām pārskatu no laboratorijas, kur ir 171, man šķiet, ka pat vairāk. Tāpēc tas plusiņš ir. Tā kā, jā, tas... Spuldzes jauda nominālā bija 10 vati un reālā 11,8. Vai uz mazo jaudu vieglāk? Es atļaušos nepiekrist, jo šajos te mazas jaudas patērētājos šīs te detaļas ir grūtāk izvēlēties, lai viņas būtu efektīvas. Drivers, jā, tieši tā. Mēs runājam pamatā par driveru efektivitāti. Bet viennozīmīgi šis te ir spuldze ar matētu stiklu, visu jūs viņu neatšķirtu no, ja jūs iet pa veikalu, mēs uzliktu visur fluorescentās un divas tādas, jūs noteikti nepateiktu, ka tur ir kaut kas izmainījies. Tas. Es ceru, ka dāmām tikpat jautri kā kungiem. Par izlietoto LED spuldžu utilizāciju dzirdēs, ka tas ir dārgs un sarežģīts process. Tur īsti ja mēs sadalām spuldzi sastāvdaļās, tad ir 3. Viens ir alumīnija korpus, kurš veido lauzu tiesu no jebkuras spuldzes. Es nerunāju par lētām būvniecības veikalā nopērkamām tām konduktīvu plastiku, it kā siltumu vadošo plasmas. Mēs tādas nelietojam. Tātad alumīnijas 95%. Polikarbonāts, procents 1, un šī tā elektronika. Jā, elektroniku nevar pārstrādāt, viņi veido 30-40 gramus no kopējās spuldzes svara, un tagad es runāju par cauruļveida spuldzi. Viņi veido nelielu apjomu. Alumīniju mēs varam, tie reciklēšanas skaiti, viņam ir tur ļoti liels skaits, pārstrādāt varam vairāk kārtīgi, polikarbonātu tieši tāpat. Tā kā nekādu izmaksu pārstrādē nav. Jā, paldies par tehnisko diskusiju. Tās vienmēr mums patīk. Tas, ko es gribēju vienkārši beigās pateikt, ka, protams, jā, mēs varam iedziļināties katrā tehniskajā parametrā, detaļās ar 10 lapušu gariem pārskatiem, bet kāpēc mēs pie šī te nonācām ir, lai viss būtu pēc iespējas vienkāršāk. Lai klienti varētu tikt pie izmaksu ietaupījumu un lai viss strādātu un būtu kārtībā. Tā kā tas arī tas, ko jūs varat atrast tajos A4 lapās, arī izejot, un ja interesē, tad atstāju arī savus vizītkartes, labprāt arī parunātu un arī jūsu uzņēmumā pēc šāda principā samazināt izmaksas. Tā kā paldies par uzmanību.